Planēta Zeme ir brīnumaina. Tā ir skaista, tā mūs uztur, baro, lolo, dod mums patvērumu un veldzē. Un mums visiem jābūt par to pateicīgiem. Kā jebkuram cilvēkam, kas viens otram par labu darbu, palīdzību saka paldies. Tā arī tas jādara mums ikvienam. Bet vai tas tā notiek, vai mūsu paldies izskan? Bieži pretēji mēs esam pieraduši sev uztību par saimniekiem un noteicējiem uz zemes, bet vai gādīgs saimnieks tā rīkojās? Vai jūs zinājat, ka viens Latvijas iedzīvotājs gadā rada aptuveni 333 kg atkritumu? Tiek uzskatīts, ka viena pēta pudele dabā sadalās 80 gados. Viena zemē nomest pirkstiņu baterija izraisa augsnes piesārņojumu 1 kvadrātmetru platībā, kas saglabājas gandrīz vai gadsimtu. Viens cilvēks Latvijā gadu laikā patērē 40 kg papīra. Klusā okeānā pagājušā gadsimta 90. gados tika atklāta atkritumu sala, kur ir lielāka par Franciju. Varbūt arī šeit jūs pamanāt kādu savu. Neaizdomājieties nomest to celofānu maisiņu, pēku pudeli vai kādu vecu mantu. Mēs ikdienā bieži par to nepiedomājam, bet tik gadus miljoniem dzīves radības, jūras putni, mežzvēri iet bojā no šīs mūsu nevienīgi nomestās mums nevajadzīgās drāzes. To mēs visu varam mainīt, ja patiesi mēs gribam sev uztikt saimniekam zemē, valstī vai novadā, tad mēs to varam mainīt ar domāšanu un attieksmi. Tīra Latvija sākās tavā galvā. Jā, ar domāšanu un labiem darbiem mēs to varam mainīt un sākt jau šodien un turpināt visu mūsu dzīvi, mācot mūsu bērniem. Lai parādītu savu attieksmi un mīlestību pret novadu un zemi, kurā mēs dzīvojam, aicinu jūs visus piedalīties 2013. gada 20. aprīļa talkā.